Labdien! Mani sauc Uģis. Es jums šajā materiālā pastāstīšu par vēdera muskulatūras attīstīšanu. Vēdera muskulatūra ir ne tikai mugurkaulā stabilizators, kas ir svarīgi jebkurā sporta veidā, bet vēdera muskulatūra arī notur pareizi vietā iekšējos orgānus un palīdz mums pie iekšējo orgānu sasprindzinājuma. Līdz ar to arī metodiski nebūtu vēlams vēdera muskulatūru attīstīt vai pat iesildīt arī pirms treniņa. Vēdera muskulatūra ir vairāki muskuļi, bet treniņa procesā parasti pieņemts vēdera muskulatūru dalīt divās vai trijās daļās. Tātad vēdera augšējā daļa, vēdera apakšējā daļa un sāni. Visbiežāk šo visu vēdera muskulatūru attīsta vai nu kopā vai atsevišķi. Ja vēdera muskulatūra tiek attīstīta katrā treniņā un treniņi ir vairāk nekā 3 reizes nedēļā, tad ir nepieciešams vēdera muskulatūru attīstīt dalīti. Ja treniņi notiek 3 reizes nedēļā, var katra treniņa beigās vēdera muskulatūru attīstīt kopā visas daļas. Par dozējumu nedaudz. Vēdera muskulatūras attīstīšanai dozējums ir nepieciešams gluži pēc vadoties tāpatās, kā ja mēs attīstam jebkuru citu muskulu. Respektīvi, jo mēs vairāk vēlamies panākt vēdera muskulatūras spēku un masu, mums ir jāveic mazāk atkārtojumi. Ja mēs vairāk vēlamies panākt vēdera muskulatūras izturību, kā to attīsta dažos sporta veidos, pieņemsim boksā, mums ir jāveic vairāk atkārtojumi. Lai attīstītu vēdera muskulatūru, kā vairums vēlās uz masu vai arī vēdera muskulatūras spēku, ir pilnīgi pietiekami veikt 20–25 atkārtojumus. Pēc tam metodiski pareizi ir izvēlēties jau smagāku vingrinājumu, ja jūs jūtat, ka šis vingrinājums jums paliek par vieglu. Atpūtas pauze starp vingrinājumu piegājieniem vēdera muskulatūra ir pilnīgi pietiekoša ar 20 sekundēm. Vēdera muskulatūra atjaunojās ļoti ātri. Ja mēs mainām vingrinājumu, tad uzreiz mēs neatpūšamies, nomainām vingrinājumu un turpinam tieši tāpatās veikt vairākus piegājienus ar 20 sekundžu atpūtu. Man palīdzēs meitene Santa. Kopā mēs veiksim dažādus vingrinājumus vēdera muskulatūrai, sākot no vēdera muskulatūras augšējās daļas. Pirmais metodiskais norādījums vēdera muskulatūras augšdaļas attīstīšanā. Sākam no vienkāršākajiem vingrinājumiem, kas ir ķermeņa augšdaļas atcelšana un guļas uz muguras. Šeit svarīgi ir ar galvu netiekties pret krūtīm, neskatīties uz ceļiem, bet vērst skatienu uz augšu, tādā veidā pasargājot kakla muskulatūru no nevajadzīgas spriedzes. Šeit ir svarīgi arī atcelt tikai ķermeņa augšdaļu, secīgi atceļot muguras skriemeļus vienu pēc otru un tieši tāpatās bez rāvienu nolaist ķermeņa augšdaļu lejā. Nākošais grūtākais uzdevums vēdera muskulatūras attīstīšanai augšējai daļai ir roku pacelšana uz augšu, jeb roku pacelšana priekšā. Metodiski pareizi sportistam vispirms rokas pieturēt, lai viņš ar rokām nesniedzās līdz ceļiem, un pēc tam jau sportists vingrinājumu izpild pats. Nākošais variants – roku turēšana pie galvas. Nekādā gadījumā rokas nesāķējam kopā vai arī neturam pieskaroties pie galvas, jo agrāk vai vēlāk, rodoties nogurumam, sportists vēlās ar rokām pavilkt savu galvu uz priekšu. Viens no grūtākajiem variantiem vēdera muskulatūras augšējai daļai. Rokas turam taisnas izstieptas virs galvas un rokas ceļam uz augšu paralēli grīdai. Nekādā gadījumā necenšamies ar rokām sniegties uz priekšu. Nākošais variants, ko mēs veicam, lai izslēgtu kājas muskulatūras iesaistīšanos darbā, mēs kājas varam uzlikt uz paaugstinājumu. Šeit jūs varat redzēt, ka kājas mēs nekur neaizāķējam, ar kājām nekur klāt nevelkamies, tādēļ arī sportists kājas vienkārši uzliek, nevis aiz kaut kā aizkabina. Līdz ar to visu slodzi tik un tā gulstās uz vēdera muskulatūru. Ja arī strādā vēdera muskulatūras augšējā daļa, statiski tāpat strādā pilnīgi visa vēdera muskulatūra, un līdz ar to arī pilnīgi visa vēdera muskulatūra nogurst. Veicot šo vingrinājumu, sportistam kājas tiek uzliektas vēl augstāk. Augstāku palikni likt nav ieteicams, un tas arī īpaši nav vajadzīgs, jo sportistam vairāk par 90 grādiem kājas iztaisnot nebūtu vēlams. Šeit vēl vairāk tiek izslēgta kāju muskulatūra no darba. Šajā vingrinājumā tiek kājas paceltas un sportists pats viņas notur. Statiskā stāvoklī daudz vairāk ieslēdzās vēdera muskulatūra. Protams, arī kājas strādā, lai noturētu savu svaru. Sportista mugura vēl joprojām paliek piespiesta pie paklāja un neatraujās visu vingrinājumu izpildes laikā.
Vēl grūtāks variants ir pacelt taisnas kājas priekšā. Šeit ir svarīgi kājas turēt tieši virs gurniem. Paceļot kājas tieši priekšā, sportistam gribot negribot paceļās arī iegurnes, un līdz ar to vēdera muskulatūras lejas daļa strādā statiskā režīmā, toties vēdera muskulatūras augšējā daļa strādā dinamiskā režīmā, kas kopā dod lielāku slodzi vēdera muskulatūrai izpildes laikā. Nākošais vingrinājuma variants ir, kad sportists kājas uzliek uz paaugstinājumu. Šis vingrinājums jau ir vēdera augšējai un vidējai daļai. Pievērsiet uzmanību tam, ka vingrinājuma laikā sportists visu laiku skatās uz augšu un atceļ ķermeņa augšdaļu, tajā pašā laikā kājas nav nekur aizāķētas. Sportists lēnām tikai ar sava ķermeņa palīdzību paceļ ķermeņa augšdaļu uz priekšu. Pievērsiet lūdzu uzmanību arī tam, ka izpildot šo vingrinājumu strauji, ieslēdzot kāju muskulatūru darbā, kājas jebkurā gadījumā atrausies no virsmas. Līdz ar to daudzi mēģina kājas kaut kur atbalstīt, kaut kur aizāķēt. Bet šādā gadījumā tiek uzreiz ieslēgta darbā kāju muskulatūra. Nākošie vingrinājumi ir vēdera muskulas augšējās, vidējās un apakšējās daļas attīstīšanai kopā. Šos vingrinājumus parasti pielieto kā pēdējos vēdera muskulatūras attīstīšanas vingrinājumu kompleksā. Šeit ir svarīgi visu laiku turēt muguru piespiestu pie grīdas. Pretējā gadījumā jums tik un tā strādā gurnu muskuļi un kājas. Un ir nepieciešams pacelt kājas vienādā augstumā kā galva vai arī rokas, ja rokas tiek izstieptas augšā virs galvas. Šie vingrinājumi ir dinamiski visai vēdera muskulatūrai, arī ieteicams ielikt viņus vēdera muskulatūras attīstīšanas vingrinājumu kompleksa beigās. Šos vingrinājumus parasti izpilda pa 15-20 reizēm uz katru kāju, respektīvi šis atkārtojumu skaits ir jāsummē kopā. Šeit ir svarīgi, lai sportistam grieztos ķermeņa augšdaļa, plecu josla, bet lai sportists negriež galvu uz to pusi, kur viņš izpilda vingrinājumu. Šos pašus vingrinājumus vēl var modificēt, izmantojot fitnesa klubos atrodamo inventāru. Šeit attiecīgi tiek vingrinājums izpildīts uz nestabilas atbalsta virsmas, tādā veidā trenējot arī dziļos iekšējos jeb posturālos muskuļus, paralēli vēdera muskulatūrai. Šis vingrinājums ir ļoti grūts, arī to parasti iekļauj vēdera muskulatūras vingrinājumu kompleksa beigās. Vingrinājumos vēdera muskulatūras apakšējās daļas attīstīšanai parasti ieslēdzās arī darbā kāju muskulatūra. Šeit ir svarīgi muguru turēt apaļu, nevis izliektu, jo šajā gadījumā mēs samazinām slodzi uz muskuli iliopsoas, kas mūsu iegurni griež uz priekšu. Šajā gadījumā vairums cilvēku novēro sāpes muguras lejas daļā pēc šādu vingrinājumu izpildes. Dažreiz sāpes var parādīties arī nākošās dienas laikā vai citu treniņu laikā, un cilvēki ļoti bieži to nesaista ar vēdera muskulatūras vingrinājumiem. Šajos vingrinājumos ir dažādi veidi, kā mēs varam izpildīt vingrinājumu tieši vēdera muskulatūras lejas daļai, dažādas grūtības pakāpes. Kamēr beidzot to var izpildīt arī uzrakstot ar taisni izstieptām kājām, vai nu savu vārdu, vai sporta kluba nosaukumu. Šādi vingrinājumi ir ļoti interesanti pusaudžiem un bērniem. Arī sēžot uz sola vai izvēloties fitnesa speciālo inventāru, mēs varam izpildīt vēdera vingrinājumus, sēžot uz pašas sola maliņas. Attiecīgi mēs izvēlamies vingrinājumus ar atbilstošo grūtības pakāpi atkarībā no sportista fiziskās sagatavotības. Ceļot taisnas kājas guļus uz sola, jāatcerās tas, ka kājas nevajadzētu celt pāri gurnu līmenim, respektīvi kājas pacelt pilnīgi perpendikulāri pret griestiem, jo šajā gadījumā tiek atslogota vēdera muskulatūra, un to treneri nevēlās. Izpildot šos vingrinājumus, arī nepieciešams atcerēties, ka jostas daļai jābūt piespiestai pie sola. To ir viegli izdarīt tad, ja ķermeņa apakšdaļa, jeb sēžamvieta atrodas pāri solam nedaudz. Tātad vēl joprojām jāatrodās uz pašas sola maliņas. Un pavisam nedaudz ir jāpieturās ar rokām pie sola vingrinājuma izpildes laikā.
Šis vingrinājums ir vēdera muskulatūras augšējai daļai, neskatoties uz to, ka viņa izpilda guļus uz sola. Šeit metodiski pareizi ir, kad sportists ar kājām sniedzās tieši pret griestiem. Ļoti labi, ja treneris viņam pietur sākumā roku, lai saprastu, uz kurien ir jāsniedzās ar kājām. Ļoti bieža kļūda ir tāda, ka sportists mēģina kājas celt pāri galvai, līdz ar to atvieglojot darbu vēdera muskulatūrai. Vai arī pievelkās ar rokām, tādējādi ieslēdzot darbā muguras plato muskulatūru. Šis ir ļoti grūts vingrinājums gan ķermeņa augšējai daļai, gan apakšējai daļai vienlaicīgi. Šī vingrinājuma laikā arī nepieciešams sēdēt uz pašas sola maliņas, jo strādā arī vēdera apakšējā muskulatūra, un pacelt kājas taisni pret griestiem vai uz augšu, lai ieslēgtu darbā vēdera muskulatūras augšējo un vidējo daļu. Izpildot vingrinājumus vēdera muskulatūras apakšējai daļai, aizāķējot kājas aiz viedru sienas, ir nepieciešams vērst skatienu nepārtraukt uz augšu, jo kājas aizāķējot tiek ieslēgta darbā kāju muskulatūra statiskā režīmā. Izpildot vingrinājumus vēdera muskulatūrai pie viedru sienas, palielinot slodzi uz vēdera muskulatūru, viens no variantiem ir vērst skatienu nevis tieši uz augšu, uz griestiem, bet pat nedaudz atpakaļ, vēl vairāk iestiepjot vēdera muskulatūras augšējo daļu. Viens no metodiskajiem paņēmieniem, novēršot kakla muskulatūras sasprindzinājumu vingrinājumu izpildes laikā, ir turēt bumbiņu uz kakla un nedaudz viņu piespiest. Tomēr tik un tā šī bumbiņa ir jāpiespiež pie kakla, un sportistiem bieži vien arī tiek veikta slodze uz kakla muskulatūru. Tādēļ iesakam tomēr vērst skatienu uz augšu. Tādā veidā kakla muskulatūra tiek atslogota. Vēdera muskulatūrai vingrinājumus ar papildus apsmagojumu izpildīt nav vēlams, jo īpaši sievietēm. Tomēr, ja treneris nonāk pie šāda slēdziena, tas ir nepieciešams, šo svaru var izmantot, turot to vai nu sev priekšā, vai no skrūtīm. Vajadzētu izvairīties no svara likšanas aiz galvas, vai arī jebkāda veida smaguma likšanas aiz galvas, jo tas rada slodzi uz kakla daļu un uz mugurkaulēm. Izpildot vingrinājumus kārienā pie viedru sienas, vai nu velkot saliektas kājas pie sevis, vai nu taisnas kājas ceļot, ir nepieciešams ar kājām censties tuvināt tās krūtīm vai galvai. Līdz ar to darbā ieslēdzās vēdera muskulatūra. Ja kājas tiek vienkārši virzītas tuvāk gurniem, tad strādā kāju muskulatūra un gurnu muskuļi. Izpildot vingrinājumus balstā uz elkoņiem, ir nepieciešams saliektas kājas un kāju ceļgalus tuvināt zodam vai krūtīm. Šādā veidā tiek stimulēts vēdera muskulatūras darbs, jo pretējā gadījumā atkal strādā kāju muskulatūra vai arī gurnu muskuļi. Izpildot vēdera muskulatūras vingrinājumus uz speciālajiem trenažieriem, ir nepieciešams ievērot to, ka ja vingrinājums tiek izpildīts ar pilnīgi taisnu muguru vai arī mugura tiek izliekta, momentā darbā ieslēdzās kāju muskulatūra un gurnu muskuļi. Tādēļ šo vingrinājumu izpildes laikā nepieciešams ieslēgt darbā vēdera muskulatūru pakāpeniski. Tas ir sākot no vēderas augšējās daļas līdz vidējai daļai un līdz vēdera muskulatūras apakšējai daļai. Nevis celties ar visu ķermeni kopā.